Man patīk šitie čīkstētāji, meditētāji, kuri brauc uz visādiem retrītiem, rīk kaut kādus ajavaskas un sēnes un visu kaut ko tādu un ķer atziņas. Un ar šīm atziņām stāsta, man tāda atziņa, man šitāda atziņa, balans un vēl viss kaut kas, vai ne? Un atgriežās tajā pašā dzīvē, tajā pašā smirdīgajā darbā, ēd to pašu ēdienu un domā, ka tā ir kaut kāda, ka tā ir kaut kāda izaugsme. Un šitā ir vislielākā ilūzija, kuru vienkārši cilvēks var nest. Cilvēks emocionāli vēlas šo te brīvību. Absolūti visi bez izņēmuma. Tikai tad, kad viņš saskarās ar šo te iespējamo brīvību, kad viņam jāuzņemās pašam atbildība par šo te brīvību, tad, kad viņam jāpieņem lēmums savā apziņā neturēt nevienu autoritāti, tad viņš pēkšņi vienkārši sāk čīkstēt, nē, man vajag labu darbiņu, man vajag stabilus nodokļus, man vajag stabilus plānus, man vajag biznesu bez riska, man vajag šito te visu, vai ne? Un cilvēks vienkārši atgriežās un turpina dzīvot ilūzijā, kad viņš ir baigi garīgais un kad viņš ir kā teikt, daudz zina un daudz saprot. Bet principā pa dzīvi caur sevi atbildību nemaz nav īsti iepazinis, jo turpina strādāt zem kāda, tātad viņš ir kalps zem kāda.